Tas bija janvāra vakars, niga sniegs, un nekas nebija redzams. Es biju stāvoklī, pārgurus pēc darba un vienkārši nepamanīju sarkano gaismu. Es notiecu sievieti uz gājēju pārejas. Viņa nokļuva slimnīcā, bet es krimināla procesā. Es saprotu, ka vienā sekundē man dzīve ir sabrukusi, un es esmu nodarījusi kādam pāri. Cilvēki ļoti bieži domā, ka noziedzīgie nodarījumi ir kaut kas tāls, uz viņiem neatiecas, bet dzīve rāda dažādas situācijas. Tas var būt neuzmanība, aizmāršība, nogurums, un vienā brīdī vari kļūt arī par likuma pārkāpēju. Es nemirkli nemēģināju taisnoties. Kad man piezvanīja no probācijas dienesta un piedāvāja piedalīties izlīguma procesā, es uzreiz piekritu. Man bija ļoti bail. Es jūtu vainas apziņu, es nevarēju gulēt. Es nezināju, kā skatīties cietušajā acīs. Viņa sākumā prasīja 5000 eiro lielu morālo kompensāciju, un man tādas naudas nebija. Izlīguma sēde tā nav aizmukšana no soda, tā ir izpratne par notikušo, tā ir iespēja runāt, un tā ir atbildības uzņemšanās. Ļoti viegli ir izdarīt kādu pārkāpumu, bet ļoti grūti ir piekrist atnākt uz sēdi, sēdēt pretī cilvēkam, ar viņu runāt, saprast varbūt arī to, ka viņš dzīvo tepat 2 mājas tālāk, un kopā vien līdzās visiem būs jādzīvo arī turpmāk. Pirms mēs tikāmies, izlīguma starpniece runāja ar katru no mums atsevišķi. Un pirmo reizi visa šī procesa laikā es tiku uzklausīta kā cilvēks, un tas man radīja drošības sajūtu. Šajās individuālajās tikšanās mēs ar katru iesaistīto pusi pārunājam visas tās bažas, notikušo, gaidas. Visa šī saruna ir konfidenciāla. Mana pozīcija ir neitrāla un atbalstoša. Kad mēs apsēdāmies pie galda, es vienkārši salūzu. Es sāku raudāt, nespēju parunāt, un tad cietis izdarīja kaut ko, ko es nekad neaizmirsīšu. Viņa nepajautāja par avāriju un nepajautāja par naudu. Viņa paskatījās uz mani un teica, vai bērniņš jau ir piedzimis un vai viss ir kārtībā. Tad, kad cietusī pieņēma šo atvainošanos un tik cilvēcīgi izrādīja līdzjūtību un tos cilvēciskos jautājumus, ka papildus viņa nekādas kompensācijas jaunajai meitenei nepieprasīs. Tā bija tāda ļoti sirsnīga un mierinoša saruna. Šis jautājums man nomierināja. Es spēju izstāstīt, kā viss notika, ka es tiešām neredzēju Luksforu sarkano gaismu, un cik ļoti es to nožēloju. Un cietusī mani uzklausīja un saprata, ka es to nedarīju speciāli. Un mēs abas izrunājām to, cik smagi mums abām šis viss ir bijis. Izlīguma priekšmetā ir tikai sausi fakti, tie, kas atspoguļojas, kāda atbildība, pēc kura panta un kas tad ir noticis. Bet apakšā vienmēr ir šis cilvēciskais stāsts abām pusēm. Cietušajiem dzirdot šos visus apstākļus, saprotot situāciju, ka mēs neviens neesam pasargāts no tāda notikuma. Var būt situācijas, ka mēs varam būt arī mainītām lomām. Tas, kas notika tālāk, mani pārsteidza. Viņa pilnībā atteicās no kompensācijas, no 5000 eiro. Viņa teica, ka viņa no manis neko neprasīs, un ka viņai galvenais ir, ka man un manam bērnam viss ir labi. Un ka viņai ir svarīgi, ka krimināla process tiek izbeigts. Viņa man piedeva, mēs parakstījām izlīgumu. Viņa nenāk šeit uz cīņu. Viņa nāk uz taisnīgumu atjaunošanu. Viņa nāk uz sarunu, lai izrunātu un ar skatu uz nākotni. Un tas miers, kas iestājās pēc šīs sarunas un neziņas, ka tu esi saņēmis daudz atbildes ar svarīgiem jautājumiem. Izlīguma ceļš sākas ar sarunu. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.